Labdien, man mēdz dēvēt par papaju, tā vismaz man golferi dēvē. Nu ko, sezona ir sākusies. Golfa somas ir izvilkts no noliktavām ārā, bumbiņas ir saskaitītas, nojām putekļi noslaucīti, bet otrs tāds patīkams notikums ir tas, ka šo sezonu mēs sāksim ar jaunu golfa raidījumu, kur mēs redzēsim daudz ko no golfa. Paskatīsimies uz sevīm, uz citiem paskatīsimies, intervijas, pamācības no treneriem, dažādas situācijas golfa laukumos, protams, sacensību apskats. Nu ko, laipni lūgt pirmajā raidījumā. Okay. Es viesat zelta klients. Kā jau vadās spēle? Labi, uz hole-in-one no balvas. Tad nesatīksim šo. Aktīvā masa tieši tā, kas bauda, jo golfs ir jauns sporta veids Latvijā, un tās, kas ir sporta skolas, kuras arī pie Ozo golfa kluba, kas veidojās, nu tur ir sports jau. Ja, tur jau ir juniori, viņi speciāli trenējās, viņiem ir programmas, viņiem arī ir cits izsitiena vietas. Ja, teiksim, golferi saprot, ko nozīmē izsitiena. Tas nenozīmē, ka kādas situr uz tās vietas. Ja, Spēcīgākās sacensības turnīri ir jau zināms. Jā, mums ir tradicionāli, mums ir Latvian Open un Latvijas čempionāts, tad mums katru nedēļu ir mūsu korporatīvo sadarbības partneru sacensības, piemēram, šodien ir Viesat golfs, jā. Tad nākamā nedēļa būs Mandata un Life, pēc tam būs Re un Re, pēc tam būs TaylorMade, pēc tam būs Mercedes, pēc tam būs Gant. Faktiski es varētu saukt, tur kaut kāds mums ir sagrafēts līdz nākamajam, līdz sniegam. Golfs ir, tiksim, starptautiskā turisma ļoti izteikta sastāvdaļa, un arī jūs arī redzat, šodien ir šeit spēlē Latvijas spēlētāji turnīrā piedalās, bet pēc turnīra iet laukuma ārzemnieki, ja, un līdz ar to mums ir jāpiedāvā tāds standarts, kas nav variācija. Golfs visā pasaulē ir vienāds, ja, vai tu spēlē Austrālijā vai Latvijā, vai ne, un mēs to varam nodrošināt. Tas viss piedar pie lietas, ja, un līdz ar to mēs sakam, mēs šajā standartā iekļaujamies, līdz ar to mēs esam labi, ja. Čau, Dāvi. Čau, papa. Nu, kas te notiek? Kas rītdien būs? Tātad rītdien ir pirmās sezonas atklāšanas sacensības Viesturos. Jā, un pirmās sacensības, liels pārmaiņas Viesturos notikušas. Un ieskaitot arī Golfa akadēmijas atvēršanu, Davis Golfstyle Academy. Kā redzam, šodien mums te ir jauniešu treniņš. Jauniešu programmu mēs veidojam ļoti nopietni, un rītdienas sezonas atklāšanas sacensības, kurām sekos citas sacensības. Kas tur ir ar tām jauniešu? Tur, es saprotu, ir kaut kādas grupas, jā, A, B, vecumi kaut kādu. Jaunieši dalās 3 grupās, pagaidām vēl 2, bet cik labas arī nav, viņi vēl tik daudz, jā. Dalīsies 3 grupās A, B un C. Viņi dalās pēc vecuma, viņi dalās vairāk gan pēc spēles līmeņa. Jā, teiksim, arī pēc tādiem ieskatiem, attieksmes. No A var nokrist uz B, no B var tikt uz A tiekšanu. Man tā ideja veidot tādu piramīdu, jā, kur ir motivācija jauniešiem censties vai tikt augstāk. A grupai arī, teiksim, būs privilēģijas, formas, turnīri. Vispirms obligāti, kā labākie noteikti spēlēs visos Latvijas lielākajās sacensībās. Jā, tāpat tās citi, teiksim, kas ir B grupā, spēlēs arī citās sacensībās vienkāršākajās Latvijā. Jā, tāpat tās tieksies arī uz lielajām sacensībām. Protams, labākie kā Linda Dobele, teiksim, Roberts, viņi brauks spēlēt ārzemēs, protams, jā, un viss kaut kur, Austrija, Ungārija, jā, tur ir. Šogad ir arī, starp citu, septembrī ir pasaules čempionāts amatieriem, jā, un, teiksim, Roberts Eikmans, kas ir mūsu golfa skolā, ļoti iespējams tiks sastāvā, un arī Roberts Bišs iespējams uz to principā tiecas. Tas ir reāli pasaules čempionāts amatieriem pieaugušajiem. Pieaugušajiem, jā. Jā, pieaugušajiem, tie kurā es arī kādreiz piedalījies. Nopietni spēlētāji. Tas ir ļoti nopietni profesionāli, jā, protams. Jā. Teiksim, manā junioru programmā ir pašlaik 6 spēlētāji, pat no Latvijas izlases. Latvijas izlasē laikam 16 spēlētāji, un 6 ir mūsēji. Tā kā ļoti nopietni. Kārlis Eniņš ir mans palīgs, jā, un viņš, teiksim, pilda tādas menedžmenta lietas arī vairāk, un plus viņš strādā man pa treneru palīgi, ja, viņš arī, vairāk var tās bišķiņi ir iesācējiem, jā, zaļās kartas, un viņš palīdz man strādāt arī ar jauniešiem, pieskatīt treniņu procesu un tādas lietas. Dāvi, kā ar tevīm pašu, kā tu plāno sacensībās piedalīties, parādīt meistarklasi? Tu tomēr esi trenējies pie, man liekas, kaut kādiem pazīstamiem, jā? Jā, mēs esmu pie pazīstamiem treneriem trenējies, es paigi neplānoju spēlēt. Kas tie bija pa treneriem tev pazīstami? Es esmu trenējies pie
Davidu Ledbeteru, kas viens no pasaules vadītākajiem treneriem, ne pie viņa, bet pie viņa galvenā mācekļa Eiropā, kurš ir Kvintins Vanderbergs no Dienvidāfrikas. Bet visvairāk, teiksim, es to iemācījos, un kas man vairāk palīdzēja, Toms Burnets, Amerikā, Floridā treneris, kurš arī strādā ar PGA Tours profesionāļiem. Līdz ar to es esmu redzējis to sistēmu, es esmu redzējis, kā tas dienā notiek, un līdz ar to es ticu, ka es varu izaudzināt no šīs jaunatnes kaut ko līdzīgu. Kas pēc tavām domām mums ir tie stiprākie golferi, teiksim, no tādiem, vispār no golferi? Nedrīkst teikt, viņi te blakus stāv, sakās. Jā, teiksim, Jaunieši, Roberts, Linda. Jā, Kas ir, teiksim, vēl no tādiem pieredzējušākiem? Kārls Broders, protams, viņš gan ir 23 gadu vecs, bet viņš joprojām Latvijas labākais spēlētājs pašlaik pateikt. Amatieriem, jā. Ko tu saki par, teiksim, Vilu Kristapānu? Vils Kristapāns ir arī viens no Latvijas labākajiem amatieriem. Jā, noteikti top 10. No sievietēm, kas mums ir tāds? No sievietēm, protams, Krista Māra Puisītis, kurš studē Amerikā, ir Latvijas pašlaik labākās sieviešu spēlētājs ar nopietnām ambīcijām profesionālajā golfā īstenībā ilgtermiņā. Un nākamajā Linda. Un tad ir mums vēl Indra Eniņa, kas ir arī turpat vien ir. Vēl ir Anna Švanka Nozā, protams. Tā kā mums ir tā nākotne. Mums ir nākotne, ka maz nevajag. Vienkārši jānāk un jātrenējās. Jānāk un jātrenējās, jāklaus, jābūt nopietniem. Klau, es vēl te dzirdēju, mums arī būs kaut kāda uzlabojuma treniņa laukumā šogad. Jā, mums sagaida lielas pārmaiņas pietiekami. Tātad arī šī treneru māja tiks nojaukta un tiks uzbūvēta jauna un lielāka. Lielāka, lai tur varētu veikt profesionālu filmēšanu ar nopietnām kamerām, lai varētu analizēt šos režīmus, tāpēc viņi ir jāpalielina. Tāpatās mēs tagad citam no zāles, mums būs jauna vēl zāles izsitiena vieta, un mums būs bunkurs jauns, kur mēs arī varēsim trenēties, un mums būs arī pašiem savs grīns uterēšanas treniņu laukumā. Protams, tas viss prasīs laiku, bet tas viss jau ir procesā, un gada laikā, es domāju, te iztīsies. Pagaidām tev izstāst kā treniņu laukums, bet es gribu ļoti ātri panākt, lai tas izstāstīšu pēc Golfa akadēmijas, jo tā ir liela starpība. Lai jums labi iet un veicās, lai jums ir daudz golferi un lai latvieši iet pasaulē. Bet vēl pēdējais jautājums, kā tu atceros, vai Kris Holts labi spēlē? Es ar viņu neesmu spēlējis, bet es esmu dzirdējis baigos stāstus, ka viņš tur sito ar 350 metrus pāri visiem ūdeņiem. Tur, nezinu, es pats neesmu redzējis. Bet, viņš laikam mums ir brīnumbērns. Būda tur ir, jā. Hokejists, kā hokejistiem tas vēziens arī no dabas kaut kā ir parasti. Tā kā spēlē viņš noteikti labi. Bet pats es neesmu redzējis. Bet es zinu, ka viņam handikaps ir 2, tas gan laikam. Tas laikam kaut ko liecina. Jā, tas, protams, par kaut ko liecina. Tas būtu Latvijā viens no labākiem principā arī. Cerams, ka viņš Dinamo spēlēs. Šogad var būt, bet tad varbūt arī redzēsim viņu laukumā. Labi, tagad gan paldies. Labi, paldies tev. Paldies. Neaizmirstiet, ka šodien ir valsts svētki. Kādi, to jūs ziniet paši. Tālāk vārds uzrunē golfa laukuma viesturi direktorei Jekaķerinai Karskai. Labdien! Man ir tas prieks un gods sveikt jūs jaunu sezonu atklāšanas turnīrā. Laiks ir labs, saule spīd. Domāju, ka būsiet šodien patiesi baudi no spēles. Sveicu jūs arī ar to, ka šogad jau jūsu iecenītais sporta veids dabūja olimpiskā sporta veida statusu. Līdz ar to mums arī šodien balvas un kalvas izpildīt nedaudz olimpiskajā manierē. Un tālāk par tehniskām detaļām un formātu jums pastāstīs Gunārs, bet es jums novēlu labu spēli un jauku dienu. Jūs priekti, vai turnīri? Tas ir fotoradars, jā? Меня жвачка Лолик. Давайте советик. Плеер Golf Латвия. Energy Ball. Достаем Жигака.
Daži kā ir magic. Okay, very hot, very fireballs. Tā, ok. Top 40, top 40. Oh!